Čau sekotāji, čau klausītāji, čau skatītāji. Cienotip Anglijas Premjerlīgas fantasy podcasts ir atgriezies 12. sērija jau gaisā. Šajā sērijā viss kā parasti standarta lietas, bet, protams, ar izmaiņām. Izmaiņas gan fantasy saturā, gan Premjerlīgā. Negaidīt zaudējumi, lielisks uzvars un uzvars arī kausa izcīņā. Arī šajā sērijā svarīga sastāvdaļa būs kausa izcīņas 16. fināla apskats. Skatīsimies, kas tad izkrita, kas tika tālāk un varbūt kādi doļi ir izveidojušies mums uz nākamo kārtu. Sporta punkts Premjerlīgas apskats. Kā jau katru nedēļu Sporta punkts piedāvā atskatīties uz notikumiem Premjerlīgas aizdītajā kārtā. Šajā reizē tā bija 11. kārta, kas startēja 9. novembrī sestdienā 17:00. Uzreiz vienlaicīgi notika 4 spēles. Brentforda sagādāja interesantu maču pret Bournemouthu, tur 3-2 uzvarēja Brentforda. Šeit ļoti tāds rezultīvs sniegums, kas Brentfordai devis savu, vietu arī vienā statistikas kategorijā, kurā to mēs apskatīsimies nedaudz vēlāk. Citā mačā Fulham ar 2-1 uzveica Crystal Palace, tiekot pie sausā panākuma, savukārt bezvārdu neizšķirts Evertonai un West Hamai. Everton spēlētāji menedžeri noteikti varētu būt apmierināti, tīpaši ar aizsardzības un vārdsarga līniju. Visbeidzot, Wolves ar 2-0 pārspēja Southampton. Šis bija diezgan interesants duels, jo, kā redzams, Wolves šī uzvara deva ļoti labu situāciju, salīdzinot pret to, kā visa sezona bija iegriezies, ļaujot tikt pie pirmās uzvaras šajā sezonā, un tas ļāva Wolves beidzot pamest pagrabu pēdējo vietu Anglijas Premjerlīgā. Vēlāk sestdienā mums bija 2 mači, kuros startēja šī brīža 2 augšgala komandas. Es teiktu, ka 2 šī brīža galvenās pretendentes uz titulu, Manchester City un Brightona, tikās savā starpā, un Liverpool spēlē ar Aston Villa. Abas līderes, gan City, gan Liverpool, aizdīja dažādu sniegumu šo te spēli, un redzam, Manchester City otrais zaudējums Premjerlīgā pēc kārtas, 4. kopumā pēc kārtas zaudējums, un tas Pepam Guardiolam ir nesis diezgan, es domāju, sarežģītu situāciju un arī kaut kādā veidā sakāpinājis emocijas, skatoties uz tabulu. Un, Manchester City ar 1-2 atzina Brightonas pārsvaru. Šeit noteikti jāpiemina, ka City izvirzījās vadībā, un līdz pat 78. minūtei bija vadībā, kad João Pedro nokārtoja 2 vārtus. Sākumā viņš iesit pats, un pēc tam viņš arī rezultīvi asistēja O'Reillyam, palīdzot komandai tikt pie uzvaras pret Anglijas čempioni un viennozīmīgi vienu no labākajām komandām šobrīd futbola pasaulē. Liverpool šeit nejokojās un visai pārliecinoši ar 2-0 pārspēja Aston Villu. Rezultāts pārliecinošs, lai gan statistikā tikai bumbas kontrolē Liverpoolai izteikts pārsvars. Šeit bija līdzīgs mačs momentu ziņā, un arī šīs te XG, jeb expected goals, bija diezgan līdzīgs abām komandām. Liverpool XG piepildīja, Aston Villa XG nepiepildīja, negūstot neviens vārds, lai gan bija paredzēti 1,5 vārti. Līdz ar ko Liverpool uzvar un nostiprinās pirmajā pozīcijā. Svētdienas mačos, kādi mums bija notikumi, sāksim ar Manchester United, visai pārliecinošu uzvaru pār Leicesteru. Šī bija Rudman Nistelroja pēdējā spēle Manchester United rindās. Viņš bija pagaidu treneris, kamēr iecēla jauno treneru Almironu, kurš jau pēc izlašu pārtraukuma vadīs komandu nākamajā mačā. Manchester United uzvarēja 3-0, neskatoties to, ka pie expected goals īstenībā nebija pat viens gols paredzēts, bet šis te viss tika apgāsts un uzvarēja 3-0. Fernandešam 1 vārdi 2 piespēles, Fernandešs labi un izskatās, un Garnacho arī iznāca uz maiņu un arī ar skaistu vārtu guvumu panāca 3-0. Ko es vēl varu pateikt?
Newcastle ar 3-1 pārspēja Nottinghamu, Spurs piedzīvoja negaidīt zaudējumu pret Ipsviču. Šis tiešām sāpīgs zaudējums Tottenhamai, vispār bija 0-2 iedzinējos, pēc tam 69. minūtē Bentakurs viens vārds atguva, bet 1 punktu nespēja izraut Spurs komanda, un šis tiešām sāpīgs zaudējums, un šobrīd Tottenhama vien 10. vietā tabulā. Visbeidzot, kārtas centrālajā duelī Chelsea tikās ar Arsenal, šis Londonas derbijs, kurš noslēdzās ar kaujiniecisku neizšķirtu 1-1. Sākotnēji Martinelli panāca 1-0, bet pēc 10 minūtēm, 70. minūtē, Pedro Neto ar labu sitienu panāca 1-1, un tā šis mačs noslēdzās, līdz ar ko Chelsea ir šobrīd tabulā 3. Arsenal ir 4. Savukārt Liverpool ar 28 punktiem šobrīd ieņem 1. vietu Premjerlīgas tabulā, City seko ar 23. Redzam, no 19 punkti ir vairākām komandām līdz pat 6. vietai ieskaitot, Brighton tur atrodās, savukārt Fulhamai, Newcastlei, Aston Villai pa 18 punktiem, jebšu komandas no 9. līdz, teiksim, 3. vietai šķir tikai 1 punkts. Kosmos. Tā ir krūtākā līga pasaulē, tas ir skaistākais futbols pasaulē, visinteresantākais futbols pasaulē, un varat teikt, ka līgas atbalstītāji, ka tā nav, bet, ja neitrālam līdzjūtējam izvēlētos sekot kādai no līgām, es domāju, ka tur nav daudz jautājumu, kuru viņš izvēlētos, un, skatītāji izvēlas to, kas ir labākais. Varam diskutēt par kaut kādām citām tur lietām, bet es esmu 100% pārliecināts, ka Premjerlīga ir labākā līga pasaulē. Tālāk izskatās tabula arī tālāk Crystal Palace 18, Wolves 19, Southamptona 20. vietā. Lejas gals tāds arī diezgan saspringts, bet no Southamptonai šobrīd, līdz neizkrišanas zonai ir 4 punkti. Un šie 4 punkti tik viegli, kā zināms, šīm lejas gala komandām nekrājās. Premjerlīgas statistika. Haalands ar 12 vārtiem pirmais spēja saglabāt šo pozīciju, sākot jau ar sezonas sākumu. Mbemo 2. ar 8 vārtiem un Salaham un Woodam arī 8 precīzi raidījumi. Saka, nespēja papildināt savu piespēju daudzumu, un Salahs varētu jau būt, ka drīz viņu panāk un apdzen, ja Saka turpinās tādā veidā. Onana, vienīgais vārdsargs ar 5 sausajām spēlēm Premjerlīgā, var teikt par Manchester vārdsargu visādas lietas, bet, te viņš ir labākais vārdsargs sauso spēļu ziņā. Labā ziņa Liverpool komandai un Alisona Bekera menedžeriem fantasy kontekstā, ka Alisons Bekers pēc izlašu pārtraukuma jau būs gandrīz atpakaļ, varbūt ne pirmajā spēlē, bet viņš būs savainojis savu savainojumu un atgriezīsies un varbūt palīdzēs atkal tikt pie sausajiem mačiem. Visbeidzot, iesistie vārti. Jā, Tottenham šobrīd ir 1. vietā, bet redzam, kas ir 2. vietā. Brentfordai izdevies pēc ļoti labas nedēļas nogales tikt pie 22. vārtu gūma, un šobrīd tas ļauj dalīt 2. vietu kopā ar Manchester City, Anglijas čempioni, vārtu mašīnu. Bet pagaidām vārtu mašīna ir apstājusies ar izbeigušos degvielu. Varbūt vajadzīga uzlāde, varbūt tas ir elektroauto, nezinu, bet City šobrīd neiet. Traumas, protams, City komandai, un tam dēļ arī šis ātri vilciens, šis auto neiet uz priekšu tā kā gribētos. Skatīsimies, kad atkal būs komanda kaut kādā optimālā sastāvā, bet skaidrs, ka Rodri nebūs atpakaļ. Viņš gan vienā intervijā nesen izteicās, kad pieņauj iespēju, ka varētu atgriezties uz pavasari, bet nezinu. Iespējams, bet līdz tam vēl tālu, un tur var jau daudz ko izliet. 3x atkal ir jūs priekšā. Ko? Bruno Fernandes, daudzi apsprieda viņu, viņa spējas, bet kā redzams, kopš viņš ir ieradies Anglijas Premjerlīgā, viņš ir iesaistījies diezgan daudz vārtu gūmos. Viņš ir 2. uzreiz aiz Muhameda Salah šajā laika posmā vārtu iesaistēs, jeb vai tā ir rezultīvu piespēlē vārtu gūms. Mazāks par viņu ir Kevinam De Bruynem, Heung-minam Sonam, tur jau zinām, kas arī nāk tālāk apakšā. Tā kā Bruno Fernandes varbūt nenovērtēts vai kā, bet pēdējā spēle pierādīja, ka viņš ir jaudīgs, ka viņam ir iekšās un ka viņš ir viens no labākajiem spēlētājiem Premjerlīgā. Peps Guardiola nekad savā karjerā nav zaudējis 4 spēles pēc kārtas, un
Arī Manchester City pirmoreiz kopš 2006. gada augusta ir piedzīvojis šādu neveiksmu sēriju, ieskaitot visus turnīrus, kad Stuarts Pearce bija menedžeris. Arī interesants fakts, cik dominanti ir bijis komanda 18 gadi. Principā šis nebija noticis, tāpēc varam spriest paši, cik tas ir ievērojams šis te rekords, jeb šo antirekords Manchester City komandai. Visiem bija pierasts, ka viņi dominē, zaudē 1-2 spēles, pēc tam tur 20 uzvar pēc kārtas vai nezaudē 20 pēc kārtas. Šobrīd šāda situācija redzēsim, kā Peps Guardiola, šis te mastermind, sakārtos šo komandu. Un visbeidzot, most chances created in Premier League this season. Šeit runa ir par rezultīvu piespēli vai šo key pass, atslēgas piespēli. Un visai negaidīti Andrejas Pereira pirmajā vietā, dalīta pirmā vieta ar Dejanu Kuluševski, savukārt trešais ir Kols Palmers un Saka, tad pēc tam nāk un Maknīls nāk. Ja Palmers un Saka liekas jautājums neizraisa šajā te uzskaitījumā, tad Pereira un Kuluševskis ir diezgan interesants tāds rādītājs. Tīpaši Pereira, kuram man šķiet, ka šo sezonu nav daudz liels pienesums tieši fantasy kontekstā. Man liekas, ka 1+3 vai kaut kas tam līdzīgs. Nepateikšu uz dulo, nepateikšu uz sitienu, jāsaka uz dulo, bet kaut kā tājām. Tāpēc viņš diezgan daudz iesaistās, ir šīs te atslēgas piespēles, un pietrūks nedaudz, lai viņš tiktu pie fantasy atdevis. Ja tā nebūtu key pass, bet tiešā rezultīvā piespēle, tad viņš būtu arī fantasy kontekstā ļoti vērtīgs. Tāpēc uz viņu varam uzmest aci, viņš ir brīvajos aģentos daudzās grupās. Noteikti var pacelt, jo redzam, viņš producē labi, šīs te komandas kustības veido, kāpēc neriskēt? Jā, tāds bija 3x apkopojums, tāds bija Premjerlīgas apkopojums sporta.ts vērtējumā. Dodamies pie fantasy satura un šoreiz sāksim ar kausa izcīņu. Kausa izcīņas 16 fināli ir aizvadīti. Esam noskaidrojuši 16 komandas, kas iekļuvušas 8. finālā, kas startēs Game Week 14 ietvaros no 3. līdz 4. decembrim. Skatīsimies, tad ātri iziesim cauri, kas notika šajā te 16. finālā. Rīgas FC, mana komanda, diemžēl, man jānoliek cepura. Rīgas Raušu priekšā, neņemšu no cepuri. Rīgas Rausi apsveicu Edgaru. Godam izcīnīt uzvara, pārliecinoši 63-31, divreiz vairāk punktu kā man. Un, ja es iekļuvis 8. finālā, turēšu īkšķi par tevi, bet turēšu īkšķi arī par Ģirtu Biksi un Mārbs Forest, kurš iepriekšējā kārtā, aizdītajā kārtā ar 32-28 pārspēja reālie trakie. Ģirtam uzvara, grūta uzvara, diezgan līdzīgā duelī ar mazām punktu summām, bet uzvara paliek uzvara un duels pret Rīgas Rausi ir nodrošināts. Kas tad vēl šajā zarā pa komandām? Divas komandas, kas ir iekļuvušas tālāk. Tā ir Vidridž Ozola komanda, kas ir izslēgusi no kausa turpmākās stadijas augšlīgatnes mafiju, jeb esošo kausa izcīņas čempionu Edgars Strops. Visu labu, vecīt, nāksies tev kausu nodot tālāk citam čempionam. Vidridž Ozola soļo tālāk. Un kā jau mēs arī redzam, Star FM Zo Jānis Romanovskis pārspēja Juri Maili, izsvītroja viņa komandas vārdu no šī te zara, ar 57-29 ir izcīnīta uzvara, un viņam ir izdevies nodrošināt cīņu pret Vidridž Ozoliem. Jau kausa izcīņas čatā konstatējām, ka Jānis Romanovskis un Ģirts ir savā starpā saistīti. Kā šie kungi ir saistīti, viņi noteikti var pakomentēt komentārā un varbūt ierakstīt, ko tad šie te abi vīri ir gatavi uzspēlēt. Varbūt tās ir kaut kādas derības, nezinu. Tu man nopļausi zāli, nezinu, es tev tur visu vasaru tur pļaušu zāli vai varbūt kaut ko citu liksim uz spēles, nezinu. Tas jūsu kompetencē, bet jā, redzam, Rīgas Rausis, Mārbs Forest, Vidridž Ozola un Rīgas Star FM Zo ir šī zara pusfinālā un lielā turnīra 8. finālā. Tālāk Paharzars. Paharzarā situācija ir sekojoša. Madrids Upens, Rebeka Tīle izstājās no turnīra piedzīvot zaudējums pret Riga Gunner. Paldies Rebekai par cīņu. Iepriekšējā kārtā izslēgta virslīgas spēcīgākā komanda Viesīts Brieži. Neko darīt. Turnīrs ir noslēdzies, gaidam nākamo gadu.
kausa izcīņa būs arī nākošu gadu. Un visbeidzot FC Valmiera Mūžai nācās izstāties pret Magic Siguldu ar visu to, ka savākt tika 50 punkti. Siguldai jeb ranga līdervienībai 61 punkts un pārliecinoša uzvara, liela punktu summa un vieta nākamajā kārtā pret Riga Gunners. Kas vēl šajā zarā? Redzam, Rojas Jusis piekāpās Siguldas Vārnām un iekļuva nākamajā kārtā, kurā nāksies satikties ar Revekstils brāli Filipu, jeb mažveidu traktoristiem, kas ar 62-32 sagrāva vienu no labākajām komandām šajā sezonā kopējā ieskaitē Warrington Leo Jāni Pavlovski. Tavs turnīrs ir noslēdzies, nekavējoties pamet kausa izcīņas sētu. Tas tāds mazs humors no lauksētas. Esmu baigi iekšā šajā te lauksētas procesā, sorry. Nepārcentīšos, bet jā, Siguldas Vārnas mažēļu traktoristi veido vēl vienu pāri. Redzam, Riga Gunners pret Magic Sigulda un Siguldas Vārnas pret mažēļu traktoristiem tiksies astodaļfinālā. Stepanov zars, Riga Moto Riga izstājās no turnīra, piekāpās viņš Smiltenes ambām, savukārt Smiltenes ambām pretī stāsies Varkaļu ezernieki, kas diezgan arī sīvā duelī ar 3 punktu pārsvaru pārspēja Zemītas Bogatierus, ar 46-43 tika pie panākuma. Redzēsim, kā turpināsies kaujas starp šīm abām komandām. Zemāk mēs redzam, ka Priežot Husky izdevās pārspēt Grīziņkalna Pirmāns ar 50-22, ļoti pārliecinoši, un pretī viņam stāsies Jelgava Panthers, kas ar fantastisku dueli 36-35 pārspēja Riga Mandem. Mikam turnīrs ir beidzies, Jelgavas Panthers iet tālāk un tiksies ar Priežot Husky. Redzam, Smiltenes ambas pret Varkaļu ezerniekiem, savukārt Priežot Husky spēkosies ar Jelgavas Pantherām. Visbeidzot Štolcera zars. Štolcera zarā mums ir situācija sekojoša. Vēl viena Jelgavas komanda tiek tālāk uzveikta Riga United un iegūta vieta astodaļfinālā, savukārt pretī stāsies Praulienas komanda Puškas, kas no turnīra izslēdza ranga otro spēcīgāko komandu ar Ragaciem Selga. Selgai 51 punkts, bet bija par mazu, jo pretī nostājās Puškas ar 65 precīziem šāvieniem un Ragaciem Selgai Uldim jāliek viss akcents turpmāk uz sezonu. Kauss ir noslēdzies. Un visbeidzot pēdējo pāri kausa izcīņas astodaļfinālā veidos Riga FC Lapsena, kas izslēdz no turnīra Lizum Fireball. Abām komandām diezgan maza punktu summa šajā aizdītajā kārtā. 30-25 Dvarjonas uzvarēja, un viņam pretī stāsies neviens cits kā Roberts Ralfs Gudens ar Rolavas Vikingiem, kurš tad no turnīra izslēdza Piebalgas Ķenci. Pirmā mēneša mūsu līgas labāko menedžeru, kuram gan pēdējās kārtās neveicās. Viņam 25 punkti, Rolavas Vikingiem 32. Ar to bija gana Robertam, lai iekļūtu tālāk. Tāds Roberta duels noslēdzās ar Roberta Ralfa Gudēna triumfu. Jelgavas Pandas Praulienas Puškas veido pirmspēdējo astodaļfinālu pāri, savukārt Riga FC Lapsena un Rolavas Vikingi noslēdzošo pāri. Un jā, īsumā vēl par turnīru. Astodaļfināls 3. līdz 4. decembris, ceturdaļfināls 4. janvāris, Game Week 20, pusfināls būs nākamā gada 1. februārī, jeb Game Week 24, savukārt lielais fināls 8. martā zīmīgā datumā. Žēl, ka Rebeka Tīle netika iekšā, neko darīt. Game Week 28 noslēgsim šo turnīru un paziņosim, kurš tad ir 2025. gada kausa izcīņas čempions. Turpinām ar mūsu grupām, ar draft līgas grupām, virslīgā. Šoreiz atkal zaudējums, jāsaka, ka neiet man, bet veicās man, ka arī Edijam neiet un citi vēl nav paspējuši mani noķert. Jā, šobrīd esmu pirmajā vietā, bet zaudējums par Sāvienas bebriem, sveiciens Kristupam Malacis un es noķēris arī tuvākos sekotājus. Neiet man, nezinu kāpēc, zinu kāpēc, bet neliekās tie punkti kopā. Jācer laikam, ka Haalands atgriezīsies un Madisons atgriezīsies un Bekers savesaļosies un Robertsons atkal neizlaidīs spēles un Liverpool krās sausās uzvaras un viss notiks. Bet nav ko sapņot, jāiet lēniem soļiem priekšu. Viesīts briežiem minimāls zaudējums pret Moto Riga. Edijs ar Juriju noteikti var pakomentēt komentāru sadaļā, kā tad tas gadījās. Garkalns Antistārs pārspēja aizput Sāži, kuriem ir vājākā punktu summa šajā nedēļā.
Priežot Husky savāc 50 punktus, bet ar to bija par maz, lai pārspērtu Mārtiņu Pluģi un Latvijas Gunneru. Mārtiņam sezonas sākums diezgan neveiksmīgs, arī tajā kopējā rangā diezgan tāda zema pozīcija turējās, bet es pieņemu, ka ar šo uzvaru viss tikai ies uz augšu. Marvis Forests zaudēja Ventavas Vilkiem un piedzīvoja 6. zaudējumu šajā sezonā. Vairāk zaudējumu nekā uzvara pagaidām ir Ģirtam, tāpat kā Andrim, bet kungiem ir labs rādītājs, tīri punktu ziņā redzam kaut vai 10. vietu no 3. vietas ir tikai 7 punkti, kas manās acīs nav nekas principā vispār. Viss ir sadedzināms tā kā tā. Otrā līga. A grupā Warrington Leo piekāpās augšlīgats Mafijai, šis te arī čom duels. Džeki arī noteikti kaut kādas side bets uzliks savā starpā, gan jau kaut ko sadarēja, arī nezinu, kādām muļķībām varbūt tās var pakomentēt. Zemīts Bugatieri pārspēja FK Bēbežu grupas Pastarīti. Aizkauks veciem rajonam super summa grupā, labākā summa 53 punkti, pirmo reizi, kā Andris teica, virs 50 punktiem. Un pretī pagadījās Viļķins brīvdomātājiem, kuriem tikai 20 punktu un zemākās punktu summa nedēļā. Gārsenai uzvara pār Saugs Bifeļiem, savukārt ļoti kvalitatīvā un ļoti spēcīgā duelī Vārkaļezernieki ar 46-45 pārspēja Riga United, tiekot pie 3. uzvaras šajā sezonā. Redzam tabulu, jauns līderis A grupā, Andris Gutāns, Aizkalks vecais rajons, +1 pozīciju, apsteidza viņš tieši Viļķens brīvdomātājiem, kas bija grupas līdere līdz šim te mačam. Un varam uzmest arī aci kaut vai šī te overall punktu situācijai. Andrim 414 punkti, otrajai vietai 416, un tad seko Riga United ar otru lielāko punktu summu, bet vēl lielāka punktu summa ir Warrington Leo, kuram 508 punktu, un arī Saugs Bifeļiem lielāka summa kā pirmajām divām komandām. Tas lūk, ko nozīmē veiksmi, ko nozīmē nopelnīt veiksmi, ko nozīmē īstie matchupi, un tā viņš ir. B grupā nekas nav mainījies, bet sākumā pie rezultātiem. Inčkalna Strādniekiem ļoti kaujiniecisks panākums pret Rīgas Bedrēm 40-39. Mežsiem Bembriem izdevās uzveikt Rolavas Vikingus. Praulens Puškām lielākā summa grupā pret FC Valmiermužu. Īstenībā Aleksandram arī laba punktu summa šajā nedēļā, bet atkal nepaveicās, un tas jau 9. zaudējums šajā sezonā. Ragaciem Selgai uzvara pār grupas šīs nedēļas sliktāko komandu Praulens Bonapartiem, kas arī tabulā ir 9. vietā šobrīd, tāpēc varbūt arī favorīts pret nosacīto Pastarīti, rezultāts likumsakarīgs. Savukārt Cīrvas raķetēm izdevās satriekt Valmieras Montevilli, kurai šosezon 3 uzvaras 8 neveiksmes un sliktākā punktu summa grupā, bet ne pēdējā vieta grupā. Ragaciem Selga saglabā 1. vietu, Praulēnai 1 vietas kāpums, Inčukalnam 1 vietas kāpums, savukārt Rīgas Bedrēm -2. Un šobrīd ārpus top 3 atrodas Rīgas Bedres. 3. līga A grupā Lucky Gang tikās ar Liepupas Suncīšiem, kuram labākā punktu summa, Jelgavai vissliktākā punktu summa un arī likumsakarīgs zaudējums. Sliktākā dalītā punktu summa Grīziņkalna Pirmāniem, kas tādējādi piekāpās Riga Gunners. Kuldīgs Katlam uzvara pār Jelgavas Pantērām. Lielvārds Pelmeņi uzveica Baronils 11, grupas vienu no apakšgala komandām, savukārt Smiltenes Ambām dalītā labākā summa grupā un uzvara pār Siguldas Vārnām diezgan līdzīgā duelī. Līdz ar to, šeit tajā tabulā ir diezgan tādas krasas rotācijas. Lucky Gang nokrīt 3 vietas zemāk no 1. uz 4. vietu un ļauj sevi apdzīt 3 komandām vienlaicīgi. Jaunā līdera Ambas, Gunners ir sekotājs un Lielvārds Pelmeņi noslēdz top 3. Skaisti cīņa šajā grupā. Ideāli. Man patīk. B grupā pirmās 7 vietas bet izmaiņām, bet interesanti izcelt dueli, kas ir centrālais duelis, es teiktu, šajā grupā. Filips pret Rebeku, brālis pret māsu, dviņu mačs. Mažēji traktoristi pārbrauc pāri Madrides upenēm, sabradā upeņu lauks ir iznīcināts, pārbrauks pāri ar traktoru, viss ir izdarīts, tā uzvars lauks un viss dan, upens tur vairs neaugs. Bet vienmēr ir nākamais duels. Komandām būs iespēja tikties vēlreiz. Redzēsim, vai Rebekai izdosies atspēlēties. Šoreiz ļoti smags zaudējums. Jā, un Fireball piekāpās Riga Mandēm. Sigulda Magic demonstrē favorītu status, uzveic Rīgas meistarus. Garsen United piekāpās Ogras Cēlēniem.
un Teikas Kings zaudēja diezgan kaujinieciskā mačā balvu vilkiem. Magic Sigulda balvu vilki abām divām komandām 27 punkti, bet redzam, cik krasa ir overall punktu atšķirība, un balvu vilki ir agri turās augšgalā. Nu, neticams šis skrējiens šai komandai 392 punktu summā, nu tas ir diezgan maz pret to, ka tā ir otrā vieta un 27 punktiem tikai 2 zaudējumi 11 kārtu laikā. Agris, es nezinu, kādas sveces ir sadedzis, kādas lūkšanas ir noskaitījis, bet viņam viss pagaidām stāv tā kā vajag. Jā, Oskars, kā jau teicu, pirmais ar Magic Sigulda. Oskars Zvejnieks komentāri lieki, ranga top komanda. Riga Mandiem noslēdz top 3, bet nu redzam, jā, vienīgā kustība šajā tabulā mažai traktoristi pateicoties uzvarai pār derbijā, apsteidz Teikas Kings un pacēlās uz 8. pozīciju. Nu ko, ķeramies klāt nākamajām grupām, C grupā. Redzam, Rīgas Rausim labākā punktu summa, un viņš uzveic arī diezgan tādā derbijā pret Jāni Romanovski. Uzveic savu pretinieku diezgan interesantā, es teiktu, duelī, svarīgā duelī. Un arī Jānim Romanovskim 57 punktu summā. Es zinu, ka Jānim sastāvā ir Alisons Bekers, un ar visu to, ar visām šīm te neveiksmēm, viņš ir jaudīgs, šogad jaudīgs, un teiksim tā, nu, viņš spēj sastādīt konkurenci daudziem. Redzam, punktu summa viņa otrā labākā šajā grupā. Rīgas Tukāniem zaudējums par IKFC Lapseni, Madonas Spartaks uzveica Rīgas Reālie Trakie, piebalgas ķencim, švaka punktu summa, kritiens tabulā pa 2 pozīcijām un zaudējums par Teki United, savukārt Melnpils Mountaineers super summa, 60-28 pret Kristofu Blanku un FK Tukums 2024. Grupā jauns līderis Rīgas Rausis jau otrā vieta, Melnpils Mountaineers, savukārt, kā minēja, Roberts Brikmanis nokrīt 2 vietas zemāk un zaudē 1. pozīciju, bet šeit izcila cīņa arī. Lapsene turpatās, Madonas Spartak turpatās, un teiksim arī Rīgas Star FM Zoo ir jauda iekšā, lai cīnītos vēl par augstākajām vietām šajā grupā. Nu, Kristupam Blankam zaudējums, un šobrīd viņš nonāk pagrabā, un Māris Rihards viņu apsteidz. Tā kā jā. Nu, redzēsim. Uzreiz varu pateikt, ka mums būs podcasts izlašu pārtraukumā ar Kristaps, un Kristaps būs viens no arī dalībniekiem, tāpēc mēs apspriedīsim arī viņa nesekmīgo sniegumu. Viņš pastāstīs, kāpēc tā no savas skatu punkta. Rojas Knābis D grupā zaudēja Rojas Jusim. Rojas derbijs izvērtās visai interesants, diezgan līdzīga cīņa. Knābi ir augšgala komanda, bet šoreiz nācās piekāpties Rojas Jusim. Jelgavas Pandei uzvara pār Purciem Zebiekstēm, Cīrav United Mavericks labākā punktu summa grupā un uzvara pār Užavas Alus un Ventspils. Vitridži Ozoli tika galā ar augšlīgatnes Kasīts un Ikšķils, kuri piekāpās FC Ils Brašuļiem. Grupas pēdējai vietai Mārtiņam izdevās tikt pie uzvaras pret Ankuriem, kas ir top 4 komanda šobrīd. Labs sasniegums Īlai un tik uz priekšu. Jelgavas Panda saglabā 1. vietu. Nauris Horsts 25 punktu viņam jau. Un arī, nu, neskatoties to, ka punktu summa nav labākā, uzvaras krājās un viss notiek tā, kā vajadzētu. Vitridži Ozoli pakāps par 1 pozīciju augstāk. Un šobrīd 2. vietā savukārt Rojas Knābiem 1 pozīcijas kritums, 21 punktus. Nu, Panda saglabā 1. vietu, pat ja nākamo kārtā zaudē, tā kā kaut kāds handīts veidojās. Lejā FC Ils Brašuļi, Užavas Alus un Ventspils un Rojas Jusis izdevies gan viņam par 1 vietu pakāpties un šobrīd 8. Nedēļas dūzis, virslīgas menedžeris Mārtiņš Pluģis apsveicu Latvijas Gunner komandas menedžeri. 67 punkti viņam, Vārtsargam tikai 1, Defam 15, bet uzbrukums un Mits nospēlē teicami. Un, nu, likumsakarīgi, labākā menedžera status Mārtiņa apsveicam. Bruno Fernandešu arī apsveiksim, 1 gols viņam, 2 piespēles, 3 bonus punkti, 17 punktu viņam. Nu, vai maisam gals vaļā nemācēšu teikt, bet Bruno izskatās labi pēdējās spēles. Ten Hāgs varbūt bija kaut kāds viņam šis te ierobežošais faktors. Redzēsim, vai viņam Almirons ļaus izpausties. Portugāļu treneris, Portugāļu centra uzbrucējs, uzbrukušā stilā pusargs. Redzēsim, varbūt tas strādās kā nekad. Varbūt Fernandes atgriezīsies tajā formā, kur viņš bija pirms 2 gadiem, kad fantasy manager rāvās viņu dabūt savos sastāvos un viņš bija top players. Kas Mārtiņam bija sastāvā tīri pēc uzvārdiem? Jā, redzam aizsargu vārtos Vikarjonu, teiksim tā, gaidīs, domāju, Mārtiņš klinčīt no viņa. Un, nu, tiemžēl Tottenham zaudēja vienai no sliktākajām, nu, vienai no pastarītēm.
Aizsardzībā arī punkti baigi labi nevācās, paveicās, kad Liks tur kaut ko salasīja, bet, centrs jaudīgs, Bārns, Damsgārds un Neto. Šeit gan jāsaka, ka Foldens vēl nav atvēries, ar visu to, kad City ir problēmas ar sastāvu. Foldens, nav vēl tā mašīna, kas viņš bija, pagājušās sezonas vērtīgākais Premjerlīgas spēlētājs, tā viņam šobrīd neiet. Un viņam arī Visa un Kunha. Es zinu, kad komentētāji Go3 izrunā Kuņa, es neteikšu tā, es saku Kunha, lai ir politkorekti, nelamāšos, un Visa un Kunha ir viņam jaudīgi. Kāds gan teiks, ka Kuņa nav lamu vārds, lai tā būtu. Tāds, lūk, Mārtiņam sastāvs, un varam apstīties top 30. Top 30 Mārtiņš gan vēl nav ielauzies ar Latvijas Gunneru komandu, bet, ir cita Gunneru komanda. 4. vietā ir Riga Gunners, kā Mārtiņš sezonas sākumā teica, tas būs mans farm klubs, neizskatās gan. Redzēsim, kā turpinājumā klāsies abām Gunneru komandām, bet, pirmajā vietā Magic Sigulda top menedžeris šobrīd, un tas atrāviens veidojās, jau 46 punkti, es teiktu, veselu kārtu ir priekšā, veselu vērtīgu, spēcīgu kārtu ir priekšā Oskars pretiniekam, kurš ir tuvākais, tas ir Agaciem Saldu Uldis Ozols, otrās līgas menedžeris, tāpēc kauja, protams, šeit ir aktīva, un vēl viss priekšā ir vēl trešdaļa sezonas vairāk ir jāspēlē, bet, savā ziņā kaut kas mums te iezīmējās, kā jūs katreiz saku. Warrington Leo 3. vieta, Jānis Paulovskis arī labi lasa punktus, bet grupā tas nelīdz, viņš ir 5. vietā tikai. Jāni Vecīt, kas notiek? Neveicās ar dueļiem, noburcēs vai kas par problēmu? 5. vietā Kultīgs Katls, Praulēns Puškas 6. 7. Rīgas Bedres, Vidri Džozola 8, Riga United 9, bet top 10 noslēdz Riga Mandem no 3. B grupas. Virslīgas komanda labākā šajā sarakstā ir Viesīts Briežu komanda, Ēdijs Čībulis ir vadītājs, viņš ir arī grupas 2. vietā virslīgā. Es negribu, protams, teikt, ka virslīgā ir grūtāk salasīt kaut kāds aģents vai kaut ko tādu, bet es domāju, ka gadās varbūt tās lejasgala divīzijās arī tīri skatoties tiem sastāviem, kad kaut kas netiek izķerts, kaut kas labāk ir sliktāk ir sadraftēts kādā sastāvā, un tāpēc varbūt kāds ir ticis pie kaut kā labāka. Atrunas šeit, protams, es nemeklēju, rangs ir rangs, un arī jāmāk pielāgoties tai situācijai. Paskatīsimies, ir 2 maiņas, kas notikušas pirms 11. kārtas. Viena izdevās, otra neizgāja. Skatāmies, kas tad tur notika. Viens no 2 maiņu darījumiem, kas notika pirms 11. kārtas, ir šis, un šis noslēdzās veiksmīgi, menedžeri nobalsoja vai nenobalsoja, bet viņš izgāja. Pretenzija nevienam nebija. Rīgas Bedres tika pie Hudžona Adoji, Havertza un Damsgārda no Brentforda, savukārt Olavs Vikingi savā komandā iegūst Strandu Larseni, Madison un Rodžers no Aston Villas. Es teiktu tā, Kristaps Naglis un Roberts Ralfs Gudēns samainījās ar spēlētājiem, tādā varbūt tās potenciāli, ar lielāku potenciālu es teiktu, ka Olavs Vikingiem ir spēlētāji, jo ir Madisons, kurš diezgan, es teiktu, tāds švaks šobrīd, arī Tottenham ir švaka. Un Strands Larsens ir pierādījis savu spēju gūt vārtus, un viņš tur spēlē un spēlēs daudz, bet Rīgas Bedrēm varbūt tas Havertz ir tāds, kaut kā stabilāks spēlēties, bet šis treids ir ļoti, ļoti līdzīgs. Man liekas, ka, punktu summas es neskaitīju, bet varētu būt ļoti līdzīgi, un, šeit varbūt arī kaut kādas simpātijas nospēlē savu lomu, bet es domāju, ka katram no menedžeriem, par treidiem ir tā. Treidu, ka tais tāpēc, viens menedžers domā, ka viņš apčakarēs otru, savukārt otrs menedžers domā, es apjaušu viņu. Tāpēc, kā bija menedžeri kaut ko bija izdomājuši savā starpā, vai arī otrs variants, nezinu, man ļoti papatīk Havertz, ja grib dabūt, man besī Madisons, ņem Madisons. Nezinu, varbūt tā, bet es domāju, ka to mēs redzēsim sezonas kopskatā, pēc tam beigās. Grūti izvērtēt fantasy treidus tieši futbolā, un tas ļoti subjektīvs tāds vērtējums varētu būt, un tāpēc es nemēģināšu spriest. Man patīk abas puses, bet man ir Strands Larsens, man ir Madisons, un es ticu tiem abiem džekiem. Kaut kā vairāk nekā tiem, kas ir kreisajā pusē. Un viens darījums neizgāja. Virslīgā neizgāja viens darījums. Teiksim tā, šis maiņas darījums ir diezgan interesants. Es atbalstu treidus, un es pie kaut kādu loģisku treidu nekad nelikšu šo te X-iņu. Es nobalsoju par šim treidam, bet citi manas grupas menedžeri, virslīgas menedžeri uzskatīja, ka nav īsti loģiski.
Viesīts Briežs būtu saņēmis Mandeiku un Matetu, savukārt Riga Moto būtu saņēmis Milenkoviču un Velbeku. Es uzreiz pasaku, jā, vērtējot pēc spēlētājiem, es saku, ka Viesīts Brieži apzog Juriju Golubevu, bet es teicu, ka man patīk treidi, basketbola fantasy es to bieži daru, es teiktu, ka, ir jāmāk arī treidoties, un šeit Edijs parādīja savas prasmes, Jurijs kaut kur bišķi nostragloja, nezinu, vai viņš zināja, ka Pedro ir savainots, un Velbeks tur jāsit golus, bet ka tā vieta nav garantēta, un ka Nottingham diez vai spēlēs top 6 līmenī aizsardzībā visu sezonu, bet, tāds bija lēmums, bet, treids neizgāja. Edijs noteikti var pakomentēt, Jurijs varbūt tās ir super laimīgs, jo man Deiks pēc tam atnesa sauso spēli un šķiet 8 fantasy punktus. Kaut kā tā, spriest, menedžers spriež, balso, un tā tas noslēdzās. Slavas zālē nekas nav mainījies, Mārtiņš savu rekordu, kas ir 3. labākais starp menedžeriem, noķert nespēja, un te mēs arī varam beigt skatīties uz šo sarakstu, bet, interesanti notikumi ir vispār publiskajā līgā. Publiskajā līgā redzam aizdītajā kārtā labākais bija Ritvars Briedis, viņa sastāvu jūs redzat, ko tad viņš bija ielicis savā sastāvā, Salāks viņam, Smits Rouse, kas te vēl tas supervēlas punkts Kunha, viņam bija pa kapteini uzlīdz 24 punktus atnesa, es teiktu negaidīts kapteinis, trāpīts kapteinis, un ko es varu pateikt, Ritvars ir no 5. vietas pacēlēs uz 1. Apsveicu FK Jelgavu, Ritvaru Briedi, 721 punktu summā izdevās apsteigt Linārdu Dīļinu, un arī Oskars Zvejnieku, kurš Oskars Zvejnieks bija 1. Bet šobrīd Oskars 3. nokat no 1. vietas, 2. Linārds saglabā vietu un Ritvars 1. kā jau minēju. Un arī katram savs kapteinis, es teiktu, ka Salāks un Kunka labi izvēle, Solanke netik labi izvēle. Bet kas neriskē, tas nevinnē. Kā redzam, Roberts Ešenmolds uzlika par kapteini Bruno Fernandešu, un tas atmaksājās, lai arī viņš paņēma -12, viņam 85 punktu summā, un izdevās arī šeit tikt iekšā. Bet, ziniet, neesmu pārliecināts, ka FK Jelgavai tomēr bija jaudīgākā punktu summa, jo es redzu, Ešenvaldam ir 85 un varbūt tās zem top 25 ir vēl kāds ar lielāku punktu summu. Šeit es laikam tik ļoti nohaipoju uz tā Ritvara sasniegumu, ka ieliku viņa sastāvu, bet lūk redzam, jā, ar tādu sastāvu viņš apsteidza uzreiz Linārdu un uzreiz Oskaru un vēl arī Pēteri un palica uz 1. vietu. Tālūk izskatījās publiskā līga izaicinājumi. Šajā reizē neskatīsimies, paskatīsimies fantasy segmentu un vēl punktu līderus. Pavisam ātri fantasy segmentam bez liekām ceremonijām. Traumētie spēlētāji Rais Potīti nav zināms, kad būs atpakaļ. Sakam arī šobrīd tiek skatīts savainojums. Nav vispār info. Sančo slims, nekas īpašs. Eze 30. novembris hamstrings. Enketija, Kristāpelas uzbrucējs, nav zināms, kas viņam ar hamstringu, cik ilgi. Maknīls Vārdīs nāk atpakaļ tūlītās, viņam attiecīgi ceļgals mugura. Alisons, labas ziņas menedžeriem, izstāsta, ka 24. novembrī būs atpakaļ. Aleksandrs Arnolds, augsttopu savainojums, Anglijas izlasē nepalīdzēs. Nezinu, cik nopietns šis te savainojums. Stones Dias, 23. novembris izskatās, viss būs kārtībā. Gordonam arī sāpīgi Newcastles spēlētājiem un komandai un menedžeriem viņa fantasy cirkšņu savainojums, nav zināms, kas ar viņu būs. Meino drīzumā atkal palīdzēs Manchester United, savukārt Kudušam diskābeles un atgriezīsies tikai decembra sākumā. Brīvie aģenti izskrēja cauri grupām un šādi izskatās aktīvākie un es teiktu tādi varbūt vērtīgākie brīvie aģenti. Es gan šeit varbūt izvairītos no Nottinghamas spēlētājiem, jo viņiem grafiks neizskatās īpaši labs. 2 spēcīgas komandas nākamo 3 kārtu laikā, bet ir diezgan daudz par ko padomāt. It īpaši varam pastīties, kas mums ir no tām komandām, kurām tiešām ir labs grafiks. Cik es zinu, arī te visas nav ar labo grafiku saliktas, bet no šī saraksta ļoti daudzām ir ok grafiks. Noteikti ieceltu paskatīties uz Bārns, viņš diezgan labi spēlē, un viņš joprojām ir pieejams. Man šķiet, ka 1 vai 2 līgās. Pedro no Brightons ir jāceļ augšā. Šeit varam arī skatīties, es teiktu, Kovačiču varam celt augšā, pagaidām ir vērtīgs. Labi, Joeltons noārdījās, atdeva piespēli, man šķiet, vai iest vārds, un viņam tagad 36 punkti, bet arī uz viņu var noriskēt, jo viņam tas potenciāls bija iekšā anyway. Damsgars no Brentfords pieejams, Taverņers no Bournemouths pieejams.
Nu, ir spēlētāji, kas ir pieejami, es teiktu, ka nevajag viņus turēt brīvos aģentos, jo lieku 100%, ka ir daudz sliktāki spēlētāji jūsu komandas sastāvos. Ne visās komandās, protams, es te vairāk par to, kas ir no vidus un uz leju. Labs kalendārs nākamo 3 kārtu laikā ir Wolves, Fulham, Bournemouth, Everton. Ļoti labs kalendārs, lai Wolves iegūtu atkal uzvaru, lai tiktu pie otrās uzvaras vismaz šo sezonu. Chelsea arī labs kalendārs, Leicester, Aston Villa, Southampton. Aston Villa būs grūti spēle, bet Leicester, Southampton ir ļoti ņemams un ļoti labs punkts var salasīt Chelsea spēlētāju šo maču laikā. Leicester vispār nekāda. Evertonai ļoti labs iespējas tikt pie labiem punktiem, es teiktu vismaz 6, Brentford, Wolves pretī. Un nepārāk labs grafiks City, City grūti. Tottenham, Liverpool, Nottingham, pirmās 2 ļoti spēcīgi pretinieki, tīri noskaņošanās ziņā, lai arī Tottenham šobrīd, kura bija 8. vai 10. Bet grūti, un tad jau Premjerlīgas līdere, ļoti svarīgs duels. Tad Nottingham sīkstā, arī aizsardzībā labi spēlē, būs grūti. Bet arī Nottingham ir grūts grafiks, bez Manchester City arī Arsenal, viņiem pretī, un Ipswich ir zaļa, bet Arsenals un City nav laba zīme, ir tīpaši aizsargiem. Un Southamptonai tiešām smags grafiks. Southamptonas spēlētēm būs ļoti grūts periods. Liverpoola, līgas līdere, stabilākā komanda, tad Brightona, arī Brightona redzam City uzveic un Chelsea arī ļoti atzīstam šobrīd spēlē. Punktu līderi Onana, labākais vārdsargs, labākais aizsargs Virgils van Dijks un labākais centrs un labākais spēlētājs fantasy kontekstā šobrīd Muhameds Salahs. Viņam bija vajadzīgs tikai 11 kārtas, lai iekrātu 107 punktus. Varam izreikināt, cik tas ir vidēji punkti. Gandrīz 11 punkti. Gandrīz 11 punkti viņam gandrīz 10 punkti vidēji kārtā, tas ir ļoti daudz. Tas ir kosmos, tas ir ļoti labi. Palmers otrais. Palmers arī otrais labākais kopvērtējumā, bet Haalands ir šobrīd pirmais starp uzbrucējiem. Uzbrucēja gods tur nav super apdraudēts, Vuds kādu brīdi nosēdīsies, Velbaks arī nosēdīsies, skatīsies, kas tur tālāk pievilks viņam, bet Haaland noteikti mērķis ir būt labākajiem. Tā kā tā, ko izskatās, ka esam tikuši cauri visam, un skatāmies tad, kas mūs sagaida pēc izlašu pārtraukuma. Daudz spēlētāji būs atgriežies no savainojumiem, redzējām jau manis pieminētos, un 23. novembrī, 24. novembrī un 25. novembrī būs 12. kārta, un izcelsim City Tottenham maču, noteikti svarīgs mačs abām komandām, noteikti City svarīgs gan Tottenhamai, abām divām neiet šobrīd, kurai vairāk nezinu, teiksim City, jo tomēr čempioni un tomēr nepierast situācija viņiem. Tottenham noteikti ir pieradusi pie tādas situācijas, nekas jauns. Jā, labs duels, centrāls duels. Newcastle pret West Hamu spēlēs. Arī šis gan ir noslēdzošais kārtas duels, bet arī šis būs ļoti interesants mačs starp šīm komandām un centrāls mačs manā skatījumā. Un Arsenal pret Nottingham arī būs interesants mačs. Laba aizsardzības komanda, viena no labākajiem šajā sezonā Nottinghama, pret pagājušās sezonas labāko aizsardzības komandu Arsenal. Redzēsim, kā veiksies Arsenal. Šobrīd tas vektors iet uz leju, redzēsim, kā viņš ies tālāk, bet viņam ir noteikti vajadzīga uzvara. Centrālais jautājums, vai City izdosies pārtraukt zaudējumu sēriju un uzvarēt Tottenham Hotspurs? Rakst komentārā, ja grib iesaistīties diskusijā, rakst komentārā. Vispār man ir plāns varbūt tās uztaisīt kādā no tuvākiem raidījumiem kaut kādu mazu konkursiņu, uztaisīt kādu mazu balvu, nezinu, kādu kānu aizsūtīt jums augšā vai kaut ko tam līdzīgu. Ja ir interese, arī var ierakstīt komentārā, ja gribās kaut ko tādu uzspēlēt kopā ar mani. To mēs izdarīsim, bet piesako mums, piesako YouTube kanālam, abonē kanālu, uzspied zvaniņu, saņem jaunumus, NBA, NHL un, protams, Premjerlīgas fantasy. Un, ko es varu pateikt, tiekamies jau nākamajā Premjerlīgas podkastā, kas būs tiešais podcasts izlašu pārtraukuma laikā. Es, Andris Gutāns, Kristaps Blanks un iespējams viens no labākajiem šīs sezonas menedžeriem, no top 3 noteikti būs. Tā kā tiekamies, visu labu!